Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. 2 dzīvi mainoši jautājumi. Šodienas raksturvieta. Bet ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmestams, un viņam taps dots. Jēkaba, 1. nodaļa, 5. pāns. Šodienas pārdomas. Dzirdēju stāstu par neapmierinātu vīru. Viņš darbā pusdienojot sūdzējies kolēģiem, ka viņam apnicis katru dienu ēst tādas pašas sviestmaizes. Kad jautāts, kas viņam tās maizes taisa un dod līdzi, vīrs atbildēja, ka viņš pats. Lai arī var šķist pašsaprotami, ja neapmierina ēdiens vai tā kvalitāte, jāmaina recepte. Mēs paši mēdzam iekrist līdzīgās lamatās. Vai arī tu esi neapmierināts ar kādu jomu savā dzīvē? Pajautā Dievam 2 vienkāršus jautājumus, un esi gatavs saņemt atbildes. Iesaku tev tās arī pierakstīt, lai pēc tam pārdomātu. 1. Kādiem meliem par šo jomu tu esi noticējis? Un 2. jautājums. Ko Dieva vārds saka par šo jomu saistībā ar tevi? Salamans ir teicis, ka nāve un dzīvība stāv mēles varā. Tāpēc izvēlies runāt dzīvību. Zini, ka Dieva vārds ir dzīvs, un tam ir spēks jebkuru jomu tavā dzīvē sakārtot, un, ja nepieciešams, pat uzcelt no mirušajiem. Šodienas lūkšana. Tēvs, es pieņemu tavu gudrību, kas dara mani brīvu no maldiem un atraisa tavu svētības plānu manai dzīvei. Es izvēlos ieklausīties tavā balsī un pateicos, ka tu runā un atklāj man patiesību mīlestībā. Jēzus vārdā. Āmen.